surrendering and giving our all to Him. Un tā ir par to, ka mēs nododam visu Viņam. You know, sometimes when we sing, Dažreiz, kad mēs dziedam, there are a lot of words that we sing. tur ir daudz vārdu, ko mēs dziedam. We say many things to God. Mēs daudzas lietas Dievam sakām. I think the most important is that it comes from a heart that is truly meaning the words. Bet tas svarīgākais ir tas, ka tie vārdi nāk no mūsu sirds, ka mēs to tiešām domājam. And our worship should not come from the words of our lips, but from the abundance of our hearts. Mūsu pielūgsmai vajag nākt nevis no lūpu vārdiem, bet no sirds pārpilnības. And worship is more than music. Un slavēšana ir vairāk nekā vienkārši mūzika. It's more than songs. Vairāk nekā vienkārši dziesmas. It's a heart of service and reverence to God. Tā ir sirds, kas kalpo un pagodina Dievu, zemojas viņu priekšā. Think in the garden with Adam and Eve. Es tā domāju par Dievu un par Ādamu un Ievu. How did Adam and Eve worship God? Kā Ādams un Ieva pielūdz Dievu. By taking care of the garden. Caur to, ka viņi rūpējas par dārzu. Work Darbs is an act of worship. ir veids, kā mēs pielūdzam. Because work was before sin. Tāpēc, ka darbs bija pirms grēks parādījās. God created the earth and placed Adam and Eve in the garden. Dievs radīja Ādamu un Ievu, ielika viņus dārzā, And He gave them a work to do. un viņš iedeva viņiem darbiņu, ko darīt. And that work was true worship to God. Un tas darbs bija īstā Dieva pielūgsmes, kad tu pielūdz Dievs ar to, ko tu dari. Today in our Christianity we made worship just about music. Bet mūsdienās kristietībā mēs reizēm esam uztaisījuši pielūgsmi kā vienkārši mūziku vai dziesmas. About the state of trance that we get into when we worship. Vai par kaut kādu emocionālu stāvokli, ko mēs sasniedzam tajā brīdī, kad mēs dziedam. I'm not saying it's not. Es nesaku, ka tas tā nav, I'm saying it's more. bet es saku, ka ir vairāk par to. Philippine will. It's a very simple song. Tad vienkārši dziesma. It says, I give you my heart, Lord. Tie vārdi ir, es atdodu savu sirdi tev, kungs. It no longer belongs to me. Tā vairs nepieder man. What I have that is best, Labākais, kas man ir, everything is for you, Jesus. viss tas ir tev, Jēzu. Take my soul, Ņem manu dvēseli, take my heart, ņem manu sirdi, take my life. ņem manu dzīvi. Here I am. Es esmu tavs.
Kungs, kad mēs šeit esam kopā, if your spirit doesn't enlighten our minds, lai Tavs gars apgaismo mūsu prātus. if your spirit doesn't bring conviction, Ja Tavs gars nenes pārliecību par grēku, and if your spirit doesn't lead us to obedience, un ja Tavs gars mūs neved pie paklausības, what's the use, Lord? kāda būtu jēga tam, ka mēs esam, Kungs? Do something that only you can do. Dari to, ko tikai Tu vari izdarīt. Not by might, not by power, Ne ar spēku, ne ar varu, but by you, Spirit of God. bet ar Tavu garu, Kungs. You know our hearts. Tu zini mūsu sirdis. You know the conditions of our hearts. Tu zini to stāvokli, kādā ir mūsu You know sirds. our struggles. Tu zini mūsu cīņas. You know where we are. Tu zini, kur mēs esam. And I know you meet us where we are. Un es zinu, ka Tu satiec mūs tur, kur mēs esam. But renew us where we are. Atjauno mūs tur, kur mēs tagad esam. Transform us where we are. Pārveido mūs tur, kur mēs tagad esam. And let life Un life dwells and flows out where we are. lai dzīvība nāk un iemājo mūsos tur, kur mēs tagad esam. So I speak life of us, Es runāju dzīvību par mums. your life that you give. Tavu dzīvību, kuru Tu dod. I pray that your spirit will really bury the life that we long for, but we would come to the true life, the resurrected life of Christ. Es lūdzu, lai Tavs gars aprok un apbērē to dzīvi, ko mēs sapņojam, gribam, bet lai Tavs gars dod Tavu dzīvību, kādu no Tevis nāk. In the name of our Lord, Mūsu Kunga vārdā. the one that sits on the throne, Tā, kas sēž tronī, the one that conquered death, kas uzvarēja nāvi, the one that we long to see, kas nāk, lai redzētu our Jesus. Jēzu Kristu. Amen. Amen.